Labrīt! Uz kurien mēs šobrīd dodamies? Uz Krēslas zonu. Uz Forksu. Mans mazās meitenes sapnis. Braucam! Tev viss labi? Nē. Kas notika? Jaunās čības uzvilkt nevarēja. Bija jāatstāja cita vecā čība. Šādi Šis jau tev otrās, kuras tev izvilka. Varbūt tu gribi izmest arī šīs? Vajadzētu jau. Tu kad visu novēlies uz trepēm. Bet nenovēlos. Bet rociņas gan sasmērē. Tas teic kāds bēgums. Ceļā uz Forksu, bet nolēmām iziet arī vienu taku pa skaistu sūnotu mežu uz ūdenskritumu. Kāds viņš liels! Tu taču pat nevar apķert. Ārprāts! Paskaties! Es esmu maziņa, vai ne? Te tiešām izskatās kā Krēslas mežā. Mēs piestājām, jo Aldis ir saguris, un es atradu kazenītes. Aizlasīšu viņam. Vīrs? Tu čuči? Tas tev. Šī ir tā robeža, kur tālāk vampīriem ir aizliegts nākt. Te ir, tā teikt, vilkaču zona. Nāc pasties, kas te rakstīts. Ja nu gadījumā viņi nezina. Zini, kas man besīja Amerikā? Ka nevar tikt uz tualeti. Visur viņas ir slēgts un rakstīts, ka publiskā tualeta nav pieejama nevienam. Tā kā tev ir jāiet uz mežu. Pat šeit, turistu vietā, nevar tikt uz tualeti. Šobrīd esam Kileutu indiāņu rezervātā un braucām uz Lapušas pludmali. Patiesībā te ir vesels 3 pludmales. Šī ir pirmā, pie kuras var piebraukt. Pārējām 2 ir jāiet takas, lai sasniegtu. Un lai gan Krēslas filmā arī tiek minēta šī pludmale, īstā filmēšanas lokācija ir nedaudz citur, bet tāpat bija vērts atbraukt un paskatīties uz okeānu. Izskatījās, ka gandrīz jau saule spīd, bet te laikam nekad nespīd saule. Izstāsta kā pātrinājumā, bet viņi patiešām tā staigā. Ļoti ātri.
Izskatītas tas kā konteineru māja. Interesanti, kāpēc cilvēki dzīvo šādos apstākļos. Ir arī diezgan sakarīgs mājiņas, bet ļoti daudz pamest mašīnu. Aiziesim arī uz 3. pludmali. Jā, kāds saka lēdu. Un jāiet pa tādu smuku sūnu mežu. Mums patīk, bet ļoti pielīs slapš. Pirmo reizi mežā redzu arī sēnes. Nezinu, gan vai var ēst. Labāk nē. Varbūt mums viņu vajadzētu paņemt un uztaisīt vakariņās ar kartupelīšiem. Man nebūs tārpaini. Es pat nezinu, kā viņi sauc. Es arī nezinu. Tāpēc svešas sēnes neēdīsim. Ja vien tu ļoti gribi. Jāiet uz veikalu, būs pirkt šampiņonu. Šampiņonu. Laikam Aldis gudrāks par mani, es nāku fotās, bet ir tādi dubļi, viņam vismaz čības. Tos varbūt varēs izmazgāt. Nāc pasties šito draudziņu. Cik smuki krāsains. Viņš ir tīgerīts. Viņš sabijos. Viņam ieravās acis iekšā. Beidzot kaut kas pazīstams. Pērslapīte un maziņš potiņš. Karbonāde. Pūpēži arī te izskatās līdzīgi mūsējiem. Pasties, cik daudz pūpēžu! Pūpēži! 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 Pasties, cik daudz! Žēl, ka nevar ēst. Tur ir okeāns. Jā, un dubļi arī te ir. Kāpēc? Dubļiem jau nav nevainas, ja viņi neslīdētu. Es visu laiku zaudēju kontroli. Tādu šķēršļu joslu. Un pēc 2 kilometriem esam arī sasnieguši 3. pludmali. Izskatās, ka vajadzēja mums arī kādu telti paķert līdzi, varētu pievienoties tur bariņā un... Kā ir? Dosimies beidzot uz Forksu. Tad uzrāpsimies atpakaļ Dubļa kalnā. Savas čības varētu parādīt. Skaisti. Neesmu jau tāds liels fans, bet kā Bela teikt, Forksa lietainākā pilsēta visā Amerikā. Kurš tu esi? Apusīti? Nociekot. Žēl, ka es vairs nespēlējos ar Barbijām. Man būtu baigais Kents. Šitāds. Mēs tagad gaidām tā kā rindā uz tūri, bezmaksas tūri, apskatīt tādu kā nelielu izstādi ar apģērbiem un artefaktiem no filmas. Gāžu kā Forksā. Man mīlestība pret pikakiem laikam ir sākusies kaut kur šeit. Tie vecie ir tie labākie. Kā tur izskatās iekšā? Nāc paskaties. Ļoti veci. Mūs malītē mēs arī gribam redzēt.
Bet šeit varētu pačučēt. Kuru tu izvēlies? Laikam šo uz šī var sēdēt ļoti labi, es domāju, un atspiesties vienlaicīgi. Es izvēlos šo. Ideāli. Dārgumiņi piepildīja savu bērnības sapni. Nu, man bija 18, kad tas bija topā. Nu, jau es jūtos veca, bet jā, ir forši te būt, jo ne katrs atbrauc uz Forksu. Pat tad, ja tu neesi superfans, ir forši. Bet, protams, daudz filmēšanas lokācijas ir citur. Un kas tev vislabāk patika no šīs vietas redzētās? Man laikam patīk tie meži, vispār tas vibes, arī tas, ka daudz līst. Kaut kas savādāks. Man nepatīk lietas, bet šeit viņš tā kā piedod tādu podziņu. Daudz līst, daudz līst. Visu laiku līst. Šodien bija saulainā diena, 5 minūtes saules. Pie mums atbrauc menti. Aizdzina mūs no parciņa, ka tur nedrīkstot gulēt, jo parks esot slēgts un nekas par to baigi neliecināja. Bet tagad mēs braucam uz Valmarta stāvlaukumu, kur it kā drīkstot gulēt. Ļoti interesanti. Vēl viens piedzīvojums mūsu kontā. Kā tu jūties? Gulēt gribu. Gulēt gribās tiešām. Jā. Tā kā jā, ar labu nakti. Nu kā gulēja, kad tev aizdzina projām? Nu gulēja tāpat kā vaļķis, tikai skaļāk. Te nav tā klusākā vieta. Es ticu, ka mēs tev nedzirdējām, ko? Es saku, pie Valmarta nav tā klusākā vieta. Parciņā bija ļoti omulīgi un klusi. Bet, nu, policijas dāma teica, ka nevar tur palikt. Bet pie Valmarta var. Lais Amerikā. Tas ir apmēram 5,44 eiro. 1/1. Un kur tad mēs esam atbraukuši? Mēs esam Vašingtonas štatā pilsēta Aberdīna, kur te Kobeina dzimtā pilsēta, un šeit ir izveidots viņa memoriāls, parks, ģitāra. Un, jā, šis ir tilts, kur savu laiku, kad viņš tika izdzīts no mājām, esot dzīvojis arī apakšā kā bezpajumtnieks. Nav tas pats amalīgākais tilts. Jā, nu apskatāmies, kas te interesants ir. Bija rakstīts, ka jāuzmanās no špricēm, ka te kāds iespējams vēl projām dzīvo. Un bērnībā Kurts Kobeins ir dzīvojis šajā mājā. Šobrīd tur tagad tāds mazs mākslas muzejs izveidots ar galeriju. Mūsu lielais, īsais, ātrais Vašingtonas štata ceļojums ir noslēdzies. Jābrauc uz mājām, uz mūsu mazo mīļo Revelstoku Kanādā. Esam jau sailgojušies, nu es esmu sailgojušies pēc Kanādas un mūsu lētajām cenām. Paldies par uzmanību!